Tad kādēļ ir dota bauslība? Tā tika pievienota, lai atklātu pārkāpumus. Ja? Līdz nāca tas pēcnācies, kam ir dots apsolījums, tā tika izsludināta uzmanību caur eņģeļiem. Uzticēta starpniekam. Atkal, bauslība nāca caur eņģeļiem. Apostoļu darbi 7.53. Jūs, kas saņemāt bauslību, no kā? Uzmanību? Nē, eņģeļiem. Bet to nenoturējāt. Bet to neturējāt. Saņēmāt bauslību, tad turēt. Ziniet, kāpēc neturējāt? Tāpēc, ka nevarējāt. Neviens nevarēja turēt bauslību. Okay? Dzirdiet, ko es saku? Tas baigi interesanti. Un 2 mēnešus apakaļ man tā kā bija tā uzmanība uz to eņģeļu lietu. Un tagad pēkšņi man Mārtiņš Dongas sūta šito raidījumu, un es sāku dzirdēt, ka cilvēks, jā, viņš gan, protams, viņš arī labo pozitīvo saka par eņģeļiem. Jā. Tūlīt es vēl atradīšu kaut ko. Nu jā, šeit jau mēs ejam tālāk, šeit jau iet romiešiem 5.18. Bet tas ir mans dievkalpojums, tā kā viņas vairs nepieminē. Ok, eņģeļi ir forši. Kas viņiem jādara? Jāsadarbojas. Jums ir jāsaka viņiem. Viņi ir īstenībā stāv. Tāds eņģelis, kādu es redzēju, viņš bija liels, tā kā tu, vēl garāks. Milzīgs tāds. Un bija tāda, mēs bijām aizlūkšanā, tas nebija Latvijā, mēs bijām kolosālā kompānijā, mēs bijām pilni svētā gara. Es atceros, toreiz mēs bijām ar Aleksu Perematu, ja kāds zina tādu mācītāju, Aleks Peremats, evaņģēlists, kolosāls evaņģēlists. Un mēs bijām mēs bijām kopā ar Kobus un Rensburgu komandu, ar viņa dēliem. Mēs bijām pilni svētā gara hotela rūmā. Es nevarēju roku pacelt, tik daudz dieva bija. Un es tā griezu galvu, griežu galvu un reāli, skatos, stāv. Un otrs čeks, viņš man saka, tu redzi? Redzi, ka tur stāv. Es saku, jā, un es redzu, stāv milzīgs, viņš tā kā sudrabs, tā kā. Ķermenis Un es kaut tajā divāniņā tāds galīgs, wow! Viņš saka, jā, tas ir tavs eņģelis. Es saku, tu viņu arī redzi? Viņš saka, jā. Un tad viņš man teica, kāds viņam vārds un tā tālāk. Bet es varētu teikt, ka es jūtu, kad ikdienā citreiz es jūtu, kaut kas tāds noiet gar manī. Ir ok. Tas ir manais eņģelis. Jā, bet īstenībā tas vakars mums beidzās diezgan smieklīgi. Tā kā, ar ko es to gribēju teikt? Neticiet, ka jums citreiz māca baznīcā vai kā, ka tas ir kaut kas tāds smieklīgs, slikts, vai ka jūs esat tādi bišķiņi klauni, ka jūs ticiet pārdabiskajiem. Dievs ir pārdabisks. Saprotiet, beidzot. Nākiet mājās, draugi. Jēzus no debesīm, jūs velk arī ne jau uz dabisku garāžu. Viņš jūs velk uz pārdabisku debesu valsti. Pie tam šobrīd mēs dzīvojam jau šeit viņā, mums ir iespēja reāli pārdzīvot. Nevis kaut kur, kaut kas, nezināmā virzienā, kaut kāda mums būs labi. Tā mēs arī citreiz valsti būvējam. Vēl pēc 7 gadiem tas tilts būs uzbūvēts. Tagad mums jāsaņemās. Tagad mēs maksāsim pensijas fondu. Jūtiet to domāšanas veidu. Viņš ir iezadzies draudzēs, viņš ir iezadzies kristietībā. Nē! Mēs dzīvojam debesīs, un mūsu pensijas fonds debesīs ir sakārtots. Mēs esam tur. Punkts. Un tas vakars, ap citu, beidzās man ļoti smieklīgi, jo tad, kad mēs no tā hotela rūma gājām jau uz savu, man liekas, ka mēs 2 stundas gājām kādus 500 metrus. Un es tagad neatceros, vai mēs braucām ar mašīnu. Vai nē, vai mēs tik braucām, bet uz kādiem 20 kilometriem. Tur bija pilnīgs vārds. Un es atceros ļoti labi. Es bāzu atslēgu iekšā. Es nevarēju iebāzt atslēgu. Es biju tā apreibis no Dieva klātbūtnes. Un atkal es neko nedarīju, lai es būtu piepildīts, lai es būtu garīgi kaut kā. Nē, tas vienkārši nāca no iekšas. Vienkārši. Mans stāsts par Dievu klātbūtni tāds, ka tas nāk opozītā. Nevis tu baigi centies kaut ko dari.
bet tas uzsprāgst no tevis iekšā. Man tieši stāsts ir tāds, ka es esmu centies pretoties Dievu klātbūtnē. Centies pretoties. Esmu gulējis 2 stundas transā, mašīnā, jo pirms tam es dusmojuši uz savu sievu, ka viņa tā dara. Un es viņai teicu, praviet, es pat atcerējos rakstu vietu, kad praviešiem gari pakļaujās. Un tev jāvar pateikt savam šitam te svētajam garam, lai viņas, kad tu vari celties un iesi projām. Un es biju dusmīgs ritīgi. Un tad, kad tas notika manā dzīvē, tieši tajā brīdī es gulēju mašīnu, es visu sapratu, cik ko es esmu. Es cenšos to roku pacelt, un es nevaru. Es cenšos tikt vaļā no tās mašīnas, no tam kāju pacelt, un es nevaru. Vienkārši nefunkcionē. Un kolosālākā Dieva klāba. Un tāpat arī tajā situācijā es atceros, vienīgais, kā es to atslēgu dabūju iekšā, bija nokrist uz ceļiem, sataustīt kaut ko un iet. Tā bija. Tas bija tas. Kas tad notika? Es nezinu, kas notika. Es jūtos fiziski labāk, kaut kas izmainījās. Dzīve paplitās, viss savādāk. Saprotat, tas Dievs, kad pieskarās tu. Tas ir viens no topikiem, kā tu vari zināt, ka tavā dzīvē ir Dievs vai nav. Dievs viņš ir ražotājs, viņš ražo, viņš paplašina, viņš veido, viņš pavairo. Ja? Pat zivtiņu viņš pavairoja. Ja? Pavairo, dzīve pavairo. Dievs pavairo. Tu vari zināt tavā dzīvē, ja tev karjerā ir štopars un tu vienkārši nezini, ko tālāk, vai tev ir kaut tā kā apstāšanās. Tu vari izskatīt, vai es esmu tajā zonā, kurā es esmu Dievu ielicis iekšā. Pareizāk sakot, vai es neesmu nobīdies, varbūt man ir jāpamaina kaut kas dzīvē. Dzirdiet mani? Jo Dievs jūs pavairo, Dievs jūs svētī, Dievs ved jūs tālāk. Tā ir Dieva griba, viņš to grib. Ok. Jā, tas par to. Man patīk, kā Brians Simons teica, un pat cik viņš tulkoja to Passion Translation, viņš saka, lūk, ir nepareizs tulkojums, un tas ir būtiski. Viņš saka, ka Elīsa saņēma dubulto mantiju. Visi zina šo raksturvietu. Bija Elija un bija Elīsa. Elija bija vienkārši viens no kolosālākiem praviešiem, lai gan mēs par viņu mācījāmies, ka viņš arī bija diezgan radikāls, viņš varēja arī nogalināt. Tas nav Dieva raksturs šodienas Dieva izpratē, kādā mēs dzīvojam. Teiksim, viņš bija, kalpoja. Bet Elīsa saņem dubulto svaidījumu, un no tulkojumā tas vārds, kas simbolizē dubulto svaidījumu, nenozīmē dubultu svaidījumu, bet dubultu spēju pravietot, jeb runāt. Tā kā runā, jo jūs ziniet, ka ar vārdu jūs variet atbrīvot dzīvību. Jā, jūs to ziniet. Vienam pietika. Jā, jūs ar citu variet staigāt uzmanību un uztaisīt kafiju, tā mēs darām pie mums. Tā kā jūs gribiet kafiju uztaisīt, paņemt ūdeni, jūs to drīkstat darīt, tad nebūs zibenis par galvu. Mans eņģelis ir mierīgs. Okay? Paklausieties, ko es jums saku. Jā, tātad dubults svaidījums, jo es ilgi nevarēju saprast. Man arī nepatīk šī teorēma par to, kad jo es esmu bijis tādā draudzē, teiksim, ilgus gadus tādā kalpošanas filozofijā, mēs esam ne tikai dubulto svaidījumu saņēmuši dažās labās situācijās, bet man liekas, kā tur Kubā. Tā kā uz mums tur, mūsu ģimeni un kalpotājiem ir lūgti tur entie pravieši un entiem, un mēs esam tur stumti zemē, un man liekas, mēs tur kažokos staigājam garīgajos visu. Bet ir jau viens svētais virs. Un tas ir Jēzus sapnis. Saprotiet, tas ir tas Jēzus sapnis, ka tā klasifikēšanās viņa cilvēks jebkurš no jums, jūs jebkurš šeit sēdošais, jūs nesiet svaidījumu no tēva, no troņa, no svētā gara. Jebkurš no jums var dziedināt. Jūs dzirdiet mani? Slimos dziedināt. Tas ir norma. Kāpēc tā ir norma? Tāpēc, ka slimot nav pareizi.
Tas nav no Dieva. Nekāda teoloģija jums nedrīkst mācīt vairāk, ka slimība ir no Dieva. Nekāda teoloģija. Nedzirdiet vairs to. Tas ir pirmais mājas draudzes bauslis jaunais. Nekāda teoloģija jūs dzīvē nedrīkst mācīt nabadzību. Tad jums ir spēks, autoritāte un vara atbrīvot, nevis izlūkties uz ceļiem, bet kā dēliem, kā meitām, atbrīvot, jūs esat līdzmantinieki, Jēzus. Nu kādā sakarā? Jūs esat līdzmantinieki, mēs lūdzamies. Nav. Tev tieši otrādāk, tu zaudē savus pitvi, ja, nu kā kaujas, tikai tāpēc, ka tu nepaņem tajā brīdī varu, kura tevi dod, un neatbrīvo tajā zonā, kurā vajag to. Tāda ir doma. Tu redzi, tums ir tur, te ir gaisma, Dievs ir labs, un tu dodies tajā virzienā vienkārši visas bultas, tu saki svētīts. Es pavēlu atbrīvoties dzīvībai. Un izbeidziet tums. Beidziet tums. Kāpēc nenotiek? Tāpēc, ka jūs to vienkārši nedarīt. Dažs vēl netic, dažs vēl nedara. Dažām muļājās vēl rosols pa galvu. Nu, biškuciņa bauslība, biškuciņa. Dažs no jums ir daļēji glābts vēl. Bet tas ir periods, tas iet projām. Dažs no jums vēl atrod bausli kādu bībelē, kas tev varētu salikt pa plauktiem. Dažs vēl jūtās nepārāk svēts un laimīgs. Okay? Lūgu nevajag atvērt, nav pakārst, viss gaisa pietiek. Tāpēc jums ir jāiemācās vienkārši atbrīvot svaidījums konkrētajos virzienos. Tā ir debes tevi. Jebkurš no jums var dziedināt cilvēks, jebkurš no jums var būt veiksmīgs darbā, finansēs, veselībā, sabiedrībā. Ar citu pirmā draudze, viņa bija mīlēta. Kāpēc mēs redzam harizmātiskas draudzes, kuras ir cietēja lomā? Esiet ievērojuši cietēja loma. Ko nozīmē harizmātiskas draudzes, kas cietēja lomā? Un kā mēs esam kristieši, mums ir draudzi, un tad mums vislāk raksta šitajos newspaperos, mums raksta sabiedriskais mēdījis, vislāk mums, kā saka, uzbruk, mums ir tas slikti, un mēs tiekam dzīti visu laiku, un mums ir jācieš. Esat dzirdējuši kaut ko tādu? Kāds saucās ciešana evaņģēlijs. Tas ir ciešana evaņģēlijs. Ar kādam jūs ticiet? Jēzum, uzvarai, Dievam. Mēs gadus esam bijuši ciešana evaņģēlijs. Mēs gadus karojam. Mēs gadus cīnījāmies, ka mēs esam kristieši un mums nepieņēma. Mēs gadus cīnījāmies, mums nedod darbu, tāpēc, ka mēs esam kristieši. Un tā tālāk, un tā tālāk. Lai Dievs tev dod gudrību. Lai viņš tev atbrīvo pārdaviskā veidā, lai Dievs tev atver durvis pārdaviski vaļā, tur, kur viņas ir ciet, tev ir tāds Dievs. Lai tev nāk darba piedāvājumi tādi, kurus tu neesi gaidījis. Lai cilvēki vēršās pie tevīm, tāpēc, ka tev ir gudrība, tāpēc, ka tu esi labs cilvēks. Labs cilvēks, wow! Mēdz būt labi cilvēki. Nē, kristieši tie. Es arī esmu Dieva bērns, man nepietiek, man vajag. Varbūt kristieši ir tie, kuri dod, jo viņiem ir tik daudz ko dod. Kad cilvēki ir šokā no tā draudze, viņi dod. Konference? Ziniet, kāda es sapņoju konferenci? Ziniet, mums būs konference. Forši. Tusi. Mēs sasēdīsimies kopā, tiem, kam jāsasēžās. Noīrēsim arēnu. Uztaisīsim skaistu notikumu pēc augstākās kategorijas. Un ziniet, ko jūs tur nesagaidīsiet? Jūs tur saņemsiet i mūziku, i draudzību, i mums būs jautri, i būs filmas, visticamāk. Nēdiens, labi, ok! Bet ziniet, kas tur nebūs? Spaiņi. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mums nevajag. Tāpēc, ka mēs dāvinam. Ja mēs dāvinam. Pilsētē svētkus. Savai draudzei svētkus. Tad mums nav jāprasa no šīs pilsētas, no savas draudzes, no saviem cilvēkiem vairs nekas ekstrā. Tā ir dāvina. Ne? Tā to sauc. Es nesaku, ka nevajag ziedot, vajag ziedot. Tas ir jums vajadzīgs. Tas viss ir pareizi. Tā ir debesu valstī.
Bet es runāju par konkrētām situācijām. Un tā, es domāju, ir debesu valstība. Debesu valstībā, ja mēs sakām, ka mums ir nepietiek līdzekļi, mums ir jāiestājās. Jūs atnākiet uz baznīcu un jūs ejiet prom no darbiem. Tā nedara. Jūs atnākiet uz baznīcu, jums ir jābūt svētītiem jūsu darbā. Jums ir jābūt labām darba piedāvājumam. Varbūt tās ir konfigurācijas, varbūt jums nāks jauni, varbūt pie jums ir ceļā tagad jaunais darbs. Ja? Bet jums nav jābeidz darbu. Cilvēki atnāk uz draudzi, viens notic Dievam vairāk, cits mazāk. Beigās ģimene izšķirās. Pa vidam vēl mācītājs, konsultē. Come on! Kas tas par gospelu? Kas tā par bībeli? Nē. Tu atnāc pie Dieva, tava dzīve auga. Tad pie kāda Dieva tu atnāci, ja tava dzīve neaugs. Ja tu atnāc pie Dieva un tev gribas raudāt deķī mājās, ka tu esi vainīgi, depresīvi un tu netiec no saviem štopariem ārā, vai ne? Tad jautājums ir, kuru Dievu tu satiki? Jā, kuru Dievu tu satiki? Un es pagājušo reizi, es gribu turpināt, es esmu uzvilcies, rīktīgi, man dusmas. Es jūtos kā Jēzus, tāpēc, ka Jēzus, jūs ziniet, es daudz par to runāju, ka bauslība kā tāda, viņa ir beigusies, jā, mēs par to esam runājuši. Jā, tāpēc šodien tavā dzīvē neviens nevar atnākt un pateikt, ka tev ir jāpilda bauslība. Mēs par to arī Bībeles skolā mācāmies. Tev ir jāpilda bauslība, lai tu iemantotu debesu valstību, ja tu būtu Dievam patīkams. Jo ar darbiem Dievam tu izpatikt nevar. Nu, ieskrieties, nebūs, piedod. Un tas ir evaņģēlijs. Tā ir labā vēsts. Un tātad, es atgriezīšos pie tās domas par dubulto muti. Lūk, man arī saslēdzās. Devis dubultas svaidījums, kā darīt brīnums. Protams, tie brīnumi jau bija, viņi ir mums svētais gars sevi dots, viss kārtībā. Ir milzum daudz, ir tūkstošiem liecības, gan par ēdiena pavairošanos Āfrikā, gan par finansēm cilvēku dzīvēs, gan par kontiem, kuri piepildās paši no sevis. Gan par, pārsvarā nezinu, kāpēc ar meitenēm tas ir, ka dievkalpojumā zūd liekais svars. Nē, ir. Bet mums sanāk ar tiem cilvēkiem citreiz aprunāties, kuriem tas svars zūd, tev var nevajag. Ir, kam tas svars zūd, bet tās meitenes bieži vien pēc tam sporta zāli nevar dabūt. Nevar, tāpēc, kad zūd tas svars, un viņas pēc tam, reku, man nevajag ar sevi nodarboties. Ja? Kāpēc mēs lūdzam draudzēs par slimniekiem? Pastāvīgi, un bieži vien, ja tu ilgāk lai kalpo, nav vien tie paši cilvēki ārā. Tāpat, ka mēs sakam, kad ir vajadzīgs izrāviens, garīgs izrāviens. Kāds tev izrāviens vajadzīgs? Jā, ir variants, es par to runāšu citā developuma, ka ir zeanointinga un enanointinga, ir tas, ka tev ir vajadzīga tā roku uzlikšana citreiz. Ja? Tas nav izslēgt. Bet kādiem tu redzi, ka cilvēkiem ļaunos garus dzen ārā, ir tādas draudzes, kur dzen ļaunos garus ārā, ir tā, ka cilvēki nāk slimi, viņi tā nekad nedziedinās. Ir cilvēki, kuriem maksimāli vienmēr ir problēmas ar finansēm, un tu visu laiku lūdzu par tiem cilvēkiem un lūdzu, nekāda rezultāta nav. Tāpēc, ka viņiem nav pats galvenais, metanojas. Viņiem nav atjaunots prāts. Ok, tu šodien zaudēsi 10 kg savu liekā, es nenorādu konkrēti, liekā svara. Ja? Ko tu darīsi rītā? Vai es tev satikšu rītā Kalvē? Tā nebija reklāma. Jā, ne? Tas ir tas moments, ko tu darīsi ar saviem rītā. Vai tu dosies uz kafejnīcu un ēdīsi miltus, vai tu tomēr padomāsi par veselīgu dzīvesveidu? Tas ir tas jautājums. Vai šodien tu kā kristiete nāc uz lūkšanu, lai es tev svētītu, bet īstenībā tu savu darbu devēji ienīsti. Un tu ciest nevar savus kolēģus. Tu dodies uz biroju, un tu kā kristietis, es vienkārši es tagad visiem piemet kaut ko pie kafijas klāt. Un tad arī cukuru. Jā, vai ne? Cukuru, visiem piedāvā cukuru. Tagad jau vienkārši. Viss. Vai tu maini savu domāšanas veidu un saki, nē, es atnākšu uz darbu. Ziniet, kāds ir labākais darba ņēmējs, ka tev ir komandas cilvēks. Kad viņš atnāk pie galda, man tur galds ir. Mani jauni džeki šeit nāk ļoti daudz, ka mēs komandas strādājam. Viņš atnāk pirmo reizi, es klausos. Es vienkārši sēžu un klausos. Un ko es klausos? Vai viņam ir idejas? Vai viņš ir atnācis uz sapulci un viņš iedos kaut ko?
Vai viņš sēdēs, es esmu darba devēja, viņš sēdēs, mums ir radošas sapulces, viņš gaidīs, ko es no viņa tagad, ko es viņam likšu ārā. Es ģenerēšu tās idejas. Es domāju, come on, dod ārā, kas tev sirdī? Dod ārā, liec uz galvu. Ja es redzu, ka cilvēks ir aktīvs, tad es vienmēr viņu atbalstīšu. Ja? Lūk, kādu cilvēku grib komandā redzēt. Kādu cilvēku grib komandā redzēt? Tādu, kurš, kā manā gadījumā, es saku, vakar es tur krēslas nespēc koncertu un tādu tu gribi cilvēku redzēt. Tev divreiz nebūs galvā viņu iet un svētīt vai paaugstināt viņam iemaksu. Kaut ko tu domā, bļāmēns, tas ir labākais džeks uz pasaules, tāpēc, ka viņš ir manī. Ja? Kurš no jums negrib, kad kāds ar jums ir kopā? Jūs gribiet būt ar kādu kopā. Jūs gribiet būt atbalstīti. Jūs gribiet būt sasildīti. Ja? Vienkārši. Evaņģēlis. Labā vēsts. Īstenībā labā vēsts, šis ir tikai atspūks, jo labā vēsts ir par debesīm. Bet šis tikai atspūks. Kā būt cilvēkā. Kinderstūmi. Bērnu audzināšanu. Oi, nu lūk, un tāpēc, ka mēs runājam par dubulto svaidījumu, ja par dubultu mūtiespēju. Un tagad es pagriezīšu bišķi tālāk. Jūs atcerieties, ka teica, ka Jēzus ir atnesis apus griezīgu lobenu. Tas arī ir tulkojumā vārds, kas ir domāts vārds. Tas ir vēsts, tas ir spēks. Tas ir tas pats, kas bija ar Elīsu. Tā ir tulkojumā. Un mēs domājam, ka viņš nāca nest uz obēm. No grieķu valodas dubulta mute. Dubulta mute. Uzreiz paliek skaidrāk. Ir tā, tu lasi, kad tu sāc domāt, ok, bet kur bija tas, kur bija tas, kur bija? Izrādās Jēzus un apusgriezīgs vēstījums, apusgriezīgs zobens, ok, bet īstenībā no grieķu valodas tā ir dubulta mute, dubulta gudrība, dubulta spēks, ok, tā ir dubulta atklāsme. Pa to lieko svaru par eņģeļiem. Tora tika, es jau lasīju par eņģeļiem, ja, ka Tora tika dota no. Labi, es iet dziļāk savā, kā jums ir pacietība vēl. 40 minūtes izturēsiet vēl, vai kafiju? Okay. Kāpēc tad es pamodos? Tāpēc, ka pagājušajā es sanācu ļoti spēcīgi runāt par to, ka meli. Vecais. Bet vajag saprast to pašu konstrukciju. Vieni no lielākiem meliem iziet savām smadzenēm sirdīm cauri. Kad mēs runājam par Jēzu Kristu, par mūsu kungu, viņš tā kā vienlīdzīgs ir vēlnam kaut vai. Nu tā kā, tas ir labi, ka mēs kristieši sakam, ka nav vienlīdzīgs vēlnam, bet vai tu sirdī to saproti? Ka tas levels, tas čins, teiksim, kā lai pasaka, dienestu pakāp, nav atbilstoši. Mums galvā iestāstīts, ka, Jēzus cīnās ar vēlnu, tā kā viņš uzvarēja vēlnu, bet viņš nav atbilstoši. Vispār nav atbilstoši. Tas ir tā kā pateikt, ka admirālis un zaldāts. Viņi nav, tas ir kā augstākā kategorija vispār, viņš ir Dieva dēls. Ja? Jēzus. Un tā ir tā mūsu kļūda, un reliģija ar to spēlējās ar mums. Reliģija ir tā, kas spēlējas ar mums. Mēs lasām Ījabu, mēs lasām par stāstu par Ījabu, ja? Mēs lasām, kad bija apsūdzētājs un vēlns stājās pie Dieva un apsūdzēja Ījabu, atcerieties to visu situāciju, ka viņš ir spējīgs nonākt Dievu priekšā un apsūdzēt. Vēlns nav spējīgs ne uz ko. Tāpēc šodien jaunajā derībā jums ir tāda autoritāte un tāda vara, ka jūs vienkārši padzeniet viņu. Ja jūs nepadzeniet, jūs vienkārši atļaujiet viņam šeit atrasties, bet tas, ko jūs dariet, jūs viņu padzeniet. Kā suni vienkārši. Jo viņš no jums bēgs, jūs stāsieties viņam stiprā ticībā, pretī. Dzirdiet man, jaunieši? Es tagad romiešiem 5:18. Tas, ko es gribu jums uzsvērt šobrīd, ir tas, visi zina,
kad Ādamā visi ebreji, visi grēkoja. Tā kā Ādamā. Visi to zina. Vai neziniet? Dodiet man reakciju jautājumā. Ok. Ādamā visi grēkoja. A kas ir visi? Tad kas grēkoja Ādamā? Nu, ja mēs zinām, Ādams bija ēdens dārzā ir tā vieta, kur mums labprāt būtu forši būt, bet mums tagad ir jau debesis, ja? Bet kas ir tie visi, kas Ādamā bija ielikt un kas grēkoja? Pāris versijas. Visi kaķi, visi suņi, visi mērkaķi, visi lemūri uz pasaules, visi latvieši, visi ebreji, visi krievi, visi ukraiņi, visi japāņi, visi, ja? Kas vēl? Visi cilvēki. Visi cilvēki. Tagad man jautājums jums. Vai Ādams jautāja jums, atļauju sagrēkot? Mēs jums ar tevi vienmēr sakrīt šis jautājums. Nejautāja, vai ne? Vai ne, tiešām? Lūk. Tagad, ja mēs šī brīdī apstājamies, viņš nav jautājis. Mēs zinām, ka viss, tātad cilvēks, viss universe, viss kosmos, viss ir Ādamā bijis, ja? Viņš vienkārši paņem un kaut ko izdara. Tad mēs tagad dzīvojam ar Toru, tad skaties, re, kur Ādams, un re, kur ir Mūzes, ja vispār Mūzes. Tad citu Ādam arī apmānījis, pa meliem pagājušais runāja, kas atcerās. Kā viņi apmānīja? Tu rāda savu sievu, Apmānīja viņa tā, ka teica, ka izmirsies, vienkārši tu beigsies, mums visi tur iziesiet ārā un kritikim. Bet viņš jau nodzīvoja 900 gadus. Viss bija kārtībā. Ja? Bet tas nav būtiskākais šim stāstā. Būtiskākais, ka mums ir Ādams šeit. Tad mums parādās visādi cilvēki, svētāki, mazāki svēti, labāki kalpi, sliktāki kalpi. Arī parādās Mūzes. Un tad mēs pieņemam Mūzes 10 baušļus, jau tagad mēs jau Baltijas pieņemam, ne pat ebreji. Mēs tā kā, citotieši jau esam pieņēmuši, kad 100 punktu mums jāpilda. Un paldies Dievam, 613, bet 10, ja mēs izdomājam, jāpilda. Ādams ir šeit, Mūzes ir šeit, kaut kas notiek. Viņi dzīvo. Tad mums ir otrs Ādams, un vārds ir Jēzus. Un tagad mums liekas, ka tas Jēzus darbs ir tik varens, ka viņš mums ir atbrīvojis no tā Mūzes varā. Tā varenā Mūzes, tā likuma. Ja. Mēs aizmirstam, kad Ādams ir šeit. Un patiesībā Jēzus ir otrs Ādams. Nevis otrs Mūzes, nevis otrs Elija, nevis otrs Abrahams, nevis otrs Noā. Katrs nosauktais, ko es jums tagad nosauku, plus vēl Dāvids, slēdz derību ar Dievu atsevišķi. Bet Jēzus ir šeit. Un Jēzus tāpat kā Ādams, kurš visu salaida dēlī nosacīja, atnāca, lai visu salabotu. Par ko? Tikai par lemūriem? Tikai par ebrejiem? Par visu cilvēci. Un jūs man tagad atbildiet, vai Jēzus jautāja jums atļauju izlabot visu? Vēlreiz. Tātad Jēzus nejautāja atļauju visu izlabot. Wow. Un kur jūs esat, mīļie? Jūs esat tur. Jo viņš saka, jūs esat līdzmantinieki. Jūs esat paņemti līdzi. Jūs esat tur. Ziniet, kas vēl interesantākais, ka tur pa vidu tā muļāšanās, pie 40 gadu, tas Ēģiptes gūs, viss tā čak, tur pat mēs bišķi tik pieskarsimies. Viss tas maziņais, tas ir maziņš. Un mēs to glorificam, mēs ņemam Jēzu.
un raujam uz leju. Apskaties, kur ir, reku Mozus tādu likumu izdarīju. Reku es to izdarīju, reku es šito. Ja piedod man, es ne tā paskatījos. Piedod, es ne tādus vārdus izdarīju. Piedod, viņš saka, halo, es ko? Es saku, Dievs piedod man, Dievs piedod, es šodien pa maz čaju iedevu restorānā. Tēvs no debesīm, ko? Ko tu gribēji? Tu esi mans bērns. Atceries, mēs runājam par to, ka viņš nav arī despotisks, viņš nav šizofrēnisks, viņam nav tieksmes tevi pazemot, viņam nav tieksmes pierādīt, ka tu esi plānprātīgs, jo tādā veidā viņš sevi apkalno. Saprot? Jēzus ir tur. Mēs velkam viņu zemē. Mums tas nav jādara. Mums ir tur jābūt. Tagad atšķirības starp veco un jauno derību jau tas tā kā pantiņš, jo vecā derība no jums ko prasa? Pirmais bauslis. Tev būs savu kungu, ja? Godāt, mīlēt. Cita vieta. Mozus laiki. Tūlīt runāsim par nišķukām. Jūs arī nemaz zināt, par ko es gribu runāt. Man ir vēl 3 minūtes. Cita vieta, viņš saka, tad mēs, kad Jēzu velkam zemē, to es gribēju teikt, ka mēs velkam Jēzu zemē, mēs atceramies, tur Mozus likums tāds, Mozus likums šāds. Patiesībā uz mums tas vispār neatiecās. Ja? Mozus noslēdza derību, saņēma derības zīmes no caur eņģeļiem, teiksim, ar Dievu, ja? Tad pa vidam viņš sapinās un vispār saņēma vēl blakus vēstījumus un nosauc, ka tas ir Dieva mesiķis. Tad viņš atgriezās atkal pie Dieva. Visādi tur pļuri gāja. Mēs tagad baltie cilvēki, mēs dzīvojam un mēģinam izdabāt stāstam, kas patiesībā vispār uz mums neatiecās. Tas ir galvenais, ko es gribēšu šī kontekstā jums pateikt. Bet es iedziļināšos. Vecā derība ir par to, ka pierādi, tev nebūs citu dievu godā. Tev nebūs, visu laiku ir mazvērtības komplekss, visu laiku iet cauri, ka Dievs ir tik švakiņš, ka tu, un ja tu tā nedarīsi, tad tu dabūsi iekšās. Un ja tu atradīsi citu dievu, kā arī bija, tad tu dabūsi sodu. Ja? Visu laiku ir tas stāsts par to, es zinu, ka grūti nedaudz to sagramot, jo tā ticības konstrukcija, kas jūsos ir bijusi līdz šim iespējams, viņi vēl joprojām velk atpakaļ. Tas ir svarīgi. Jūs esat tur jau. Jūs tur nevar dabūt iekšā gribot. Jūs savu vecā derībā dabūt nevar iekšā, tas nav iespējams. Ja? Bet tas, ko mēs zinām par veco derību, tu man cilvēku pierādi, kad man tevi ir jāmīl. Tu man pierādi ar saviem ziedojumiem, tu man pierādi ar savu kalpošanu, tu man pierādi ar savu mīlestību, tu man pierādi Toras likuma izpildījumā, ka tas ir cienīgs, kā tu dzīvo ar savu dzīvi. Bet jaunā derība no debesīm sākās pilnīgi radikāli savādāk. Viņš sākās, ka Tēvs tik ļoti mīlēja šo pasauli, ka viņš atdeva visu, kas viņam ir. Visu dārgāk. Un tur ir burtiski radikāli atšķirība. Vecais, mazvērtīgs Dievs, puskāja, dažādas vēstījumi. Ir labs Dievs, pēkšņi izrādās, ka viņam visi nav mājās, un viņš saka sist savējos. Izraela tautas gājiens tuksnesī. Viņam apsolīja zemi. Mozum apsolīja zemi. Mēs zinām, jā? 3 miljoni cilvēki bija. Tagad jūs man vēsturnieki mīļi atbildiet. Cik cilvēki iegāja jaunajā zemē? Nestrauciet, es arī neesmu tik labs vēsturnieks, es visu esmu uzrakstījis vienkārši sev priekšā. Skatieties. Ja tas ir kaut, tas ir vienkārši tas nopietni. Iegāja visi izņemot Jēzu.
iegāja 2 vadītāji tikai. No vecās paudzes iegāja 2 džeki tikai. Baigi apsolīja. Nekrīt makās vēl līdz, nē. Tas priekš auditorijas, kas nedzird, kas notiek. Ja. Tā ir. Es pēc tam atradīšu vārdus, man pierakstīt arī vārdi. Bet tā ir. Un mēs varam redzēt vecā derībā visu laiku šo te kontroversiju. Mēs viņu arī atradīsim. Ok, tātad, ko es saku par to, kad ir jauns spēks iestājies spēkā? Mēs to lasījām Bībelē, mēs to lasījām Bībeles skolā, mēs sakām tādas lietas, ka romiešiem Pāvils 8. nodaļā ir vienkārši superīgas atbildes. 8.1.2. Jūs patvērsiet vaļā, kas skatās mūs, jūs atvērsiet vaļā, piemēram, Message Bībeli, jūs redzēsiet, ka 1.2.3 runā par pilnīgi jaunu pasaules konstrukciju. Mūsu draugs čatājs iemetu, ja pavisam nesen, pēc 2 dienām mums iemetu vārdu, kas redzēja. Tas ir dzīves vārds. Tas vārds ir tas, kas jūs attaisno pilnībā, un viņš jūs nogriez tā kā. Vārds nav pareizi, es kļūdījos. Neattaisno. Tu nevari attaisnot tā, kā nav. Viņš jums dod vienkārši dzīvi. Ir rakstīts, ka new power jauns spēks ir ieslēdzies par jums. Un tas ir ļoti būtiski. Un tā ir atkal nepareizā filozofija, ka mēs vēl joprojām spēlējamies ar veco derību. Mums kaut kur galvā ir jāattaisnojās. Bet jaunā derība nerunā par to, kad ir jāattaisnojās. Jaunā derība, kad viņa ir aktīva, viņa vairs neattaisno. Viņa paņem tevi, sevi un paņem kā līdzmantinieku debesīs. Un tad, kad tu to sapratīsi, tava dzīve mainīsies. Message Bībele 8.1.2.3. Ja tu tagad meklēt savā telefonā, tas ir labākais vārds tavā dzīvē, tavā brīdī, kad tu guli gultā un tevi slikti. Jo tas ir pilnīgs apsolījums tam, ka tu dzīvo, ka tu esi iekļauts, ka tu esi kvalificēts, ka tad tev visi kārtībā. Turieties pie tā. Es nerunāju par latviešu versiju. Latviešu versija ir diezgan sausa. Romiešiem 5.18. Tādēļ, ka caur viena cilvēka pārkāpumu, tagad atcerēsimies to brīnišķīgo stāstu par Ādamu. Par vienu cilvēku pārkāpumu nāvēšana nāca pār visiem cilvēkiem. Tā arī caur viena taisnības darbu, dzīve un attaisnošana nāk pār visiem cilvēkiem. Mēs, kristieši, dažreiz lasām Bībeli, ir jautājums, kādas Bībeles mēs lasām, vai tiešām jūs arī atrodiet to pašu, ko es. Romiešiem 5.18. Tur ir skaidri un gaiši rakstīts, ka jūsu dzīvē tikāt iekļaut tieši precīzi. Viens cilvēks visu salaida dēlī, un cits cilvēks visu izlaboja. Viss. Nav teikts, varbūt izlaboja tikai 30% no civilizācijas. Nav teikts nekas tāds. Ir teikts, ka par visiem cilvēkiem tika izliets žēlstības spēks. Nopietni. Tā kā jūs to izjutīsiet savā sirdī, un tas ir svarīgs. Man patīk, kā Pāvils runā. Kad jūs to izjutīsiet savā sirdī, jūs atmodīsieties un kļūsiet par garīgiem bērniem. Tas neatceļ jūsu glābšanu defaultā, jo es jums saku, šī cilvēks ir izglābta. Viņa ir izglābta. Tu vari dejot, kā tu gribi. Mēs daudz par to runājam. Pēc likuma jūs esat glābti. Pēc likuma jūs esat iekļaut debesīs. Pēc likuma jums nav nekāda nosodījuma. Tāpēc, ka nosodītais vienīgais, kas bija, tas bija likums. Likums bija Mūzus. Atcerieties? Ne Ādam. Mūzus izdomā tā sistēma, kur norāda, ka tu esi vainīgs. Vai nevainīgs. Tu brauc pa zaļo gaismu, pa sarkanu. Cilvēks. Jēzus to visu piebeidza, noslēdza un iznīcināja. Uzvarēja nāvi, domājas. Un pārcēla mūsu visu vilcienu, vagonu savā pasaulē. Šīs ir debesis. Aiziet. Tagad dzīvojiet. Un Pāvils ļoti smuki viņš saka, ka ja es esmu jūsu dzīvē kaut vienu lietu izmainījis, tad uztverē. Viņš saka, tad es varu jūs saukt par saviem garīgiem bērniem.
Tā ir tā kontroversija, ka mēs citreiz lasam Bībelē, jo mēs negribam, mēs sevišķi mūsu draugi, mēs esam gājuši cilvēki dažādiem posmiem caur, ka mēs negribam līderus savā dzīvē. Bet apstulbs līderis, kurš nezina Dievu, tāpēc tev arī liek justies slikti. Cilvēks, kurš nezina Dievu, tev liks justies vainīgi. Cilvēks, kurš nezina Dievu, viņš tev dzīs mācībā, kas cels viņa godu, tā kā vecajā derībā. Tikai vienu Dievu godājiet, mani! Bet cilvēks, kurš zina Dievu, viņš dos tev dzīvību, un tu iesi uz priekšu. Un tas būs forši tam mācītājam, būs prieks par to, ka tas ir labi, jo tu dzīvo. Ja draudzē nav progresa, liels jautājums ir, kas ir ar to? Progress var būt 10 000 cilvēku, bet viņi visi var būt kā suņi sasist. Viņi visi var būt vergi. Kāpēc? Jēzus teica, es jums neesmu, kad iet runa par verdzību. Viņš runā par, kad es jums neesmu, jums ir cits gars, jums ir abu tēvs. Kāpēc verdzības gars? Ziniet, kāpēc? Kāpēc? Jautājums ir, ar ko viņš runāja? Ar ebreju. Kāpēc? Viņi zināja, kas ir verdzība. Mēs nezinām pat īstenībā, kas ir verdzība, bet viņi zināja, kas ir būt sunim. Viņi zināja, kas nozīmē būt vergam. Viņi zināja, ko nozīmē iezīmēt auskars un caurums ausīs, tāpēc, ka tu piedari savam spēm. Būtiski tā. Tāpēc Jēzus viņiem runāja. Ok, vēl ir uzmanība. Ok, Jēzus uzticība dēļ mums, viņa dēļ mēs esam glābti. Efeziešiem 2:8-9. No žēlastības jūs esat izglābti ticībā. Un tas no jums, tas nav no jums pašiem. Tad uzreiz divi atslēgas vārdi. No žēlastība jūs esat kas? Vai jūs glābsiet? Ties? Kas jums ir noticis? Amen. Ko es vēl varu izdarīt, lai jūs izglābtu? Pendeli jums iedot? Dabūšu pretiņu? Zinu. Nevaru izglābt. Ne? Tad ko tu glāb tur uz ielas? Tu dari Jēzus darbu? Šī pasaule, kam pieder? Jēzum. Jo žēlastības jūs esat izglābti ticībā, un tas nav no jums pašiem, tā ir Dieva dāvana, nevis no darbiem, lai neviens nelabīsies. Traki? Nu, lūk, un Pāvils saka cilvēku, viņš saka, ja es esmu tavā dzīvē kaut ko atstājis, Filipam viņš saka, tu esi mans garīgais dēls. Sanāk duāla situācija, ja? Viņš saka, tu esi piedzimis no augšas. Mēs pa Nikodiem atbijuši parunāsim, ar Andreju Mījākotējiem, mums ir podcasts lasu par tēm. Tad tu esi piedzimis no augšas. Tikko mēs noskaidrojam tikko, kad tas ir noticis. Un tas, ko tu dari šeit uz zemes, ir tu radi mācekļus, kuriem tu stāsti savu sirdi. Un tu stāsti par debesīm. Un tu maini viņa domāšanu. Un tu stāsti, cik Dievs ir labs. Un tu stāsti, cik viņš ir varens. Un tu maini viņa dzīvi. Un tu maini viņam metanoju. Viņam sākās jauns prāts. Un viņa dzīve mainās. Un tajā brīdī, kad tas cilvēks tev ir uztvēris ar sirdi, viņa prāts mainās, viņa dzīve uzreiz mainās. Viss evaņģēlijs ir iestartējis. Labā vērts ir iestartējis. Vai viņš ir otrais glābts? Nē. Jēzus visu izdarīja. Jēzus ir pabeidzis savu darbu. Tu iestartē viņa dzīvi. Tu sludini viņam dzīvi. Tu maini viņa domāšanu. Atcerieties, vertikāli, horizontāli. Vertikāli Jēzu, vertikāli visi kārtībā. Dievs nav muļķis. Nevelc Jēzu pie Mūzes atpakaļ. Bet horizontālē tu maini cilvēka domāšanas veidu, tu rādi viņam debesis, tu rādi viņam savu atklāsmi, tu dod viņam savu sirdi, atver savu sirdi, ja? Tas cilvēks atver tev sirdi atpakaļ. Ir cilvēki, kuri neatver. Nav jēgas citreiz par cilvēkiem runāt. Ar draugiem tā ir.
Tu viņam dod, un viņš vienkārši, un kas tie pa draugiem īstenībā? Vienkārši nav viss tev jāsprot, lai tu sevi nepazem, jā, iekšēji, jāmāk balansēt, jā, bet tā jau ir augstākā matemātika, par ko mēs runājam. Ok? Lūk jums labā vēsts. Es jūtu, kad iespringā. Maleči, tad domājiet, halleluja. Dievs ir labs cilvēks. Dievs ir labs, un tas viņa darbs ļoti, ļoti liels. Tagad iziešu cauri patīkamajiem. Tātad Efeziešiem tātad vēlreiz no žēlstības jūs esat izglābti ticību, un tas nav no jums pašiem. No jums pašiem tas nav. Kāpēc mēs domājam, ka mēs ar to cilvēku aiziesim, parunāsim uz ielu, un viņš tagad pateiks pantī, jā, Jēzus ienāc manā sirdī. Jā, es tev pieņemu ar šādu. Tas ir pantiņš. Tad ko? Viņš tagad nonsens. Vai apustuļu darbi bija jau uzrakstīti? Nē. Nē, tur tā lieta. Saprotiet? Tātad nebija. Viņi runāja vecajā derībā. Man vajadzētu jums dot to jautājumu. Kur viņi atradās? Viņi atradās vecajā derībā. Okay? Kad tā derība beidzās? Tā kā Jēzus augšām cēlās. Exactly. Un Jēzus viņam saka, tev, kā ebreju tautas pārstāvim, kā cilvēkam, kurš visus gadus dzīvoja sistemātikā zem Mūzes likuma, ir jāpiedzimst no augšas. Tev automātiski ir jāpiedzimst. Es to izdarīšu. Es tev piedzimdēšu no augšas. Es arī savas mammas puncī nespirinājos un nerunāju pretīm mammai. Tagad es negribu kaut. Man bija jāpiedzimst. Viņa to pieņēma lēmumu un izdarīja. Nu tā brutāli runāja. Vai ne? Tieši tas ir tas, ko Jēzus Nikodēmam skaidro. Ka tev ir jāpiedzimst no augšas. Jo savādāk būs zarā. Jūs dzīvosi ar lāstos, tu būsi vainīgs, tavs dzīve nestrādās. Tāpēc, ka es, viņš saka, taisos izdarīt kaut ko, kas tev liks piedzimt. Tā ir piedzimšana no augšas. Tā ir vienīgā vieta, kur jūs vispār jaunā derībā varat atrast tādu centru. Mēs to esam kristieši paņēmuši, uztaisījuši doktrīnu, uzbūvējuši baptistu, piedodiet, vasaras svētku, harizmātu, gnostiķu, kalvinistu, es vēl varētu saukt dažādas disertācijas par tēmu. Kā mums piedzimt no augšas? Vai mums ir jāpiedzimst no augšas? Kā mēs to varam izdarīt? Un daži mums stāsta, mums ir jānoskaita bantiņš. Nu skaities, es redzēju kristiešu, kur pēc 30 gadus kristietības skaita vēl joprojām to bantiņu. Un nav pārliecināti, ka viņi ir glābti. Tad kāpēc jūs neesat pārliecināti, vai jūs esat glābti vai ne? Tāpēc, kad jūs neesat saņēmuši metanoju un atklāsmi par to, ko patiešām Jēzus ir izdarījis. Kas ir Jēzus glābšana? Kas ir viņa pabeigtais darbs un kāpēc viņš nāca uz zemes? Viņš nāca pabeigt vēlna darbus pie reizes. Sakārtot arī Ādama kļūdas. Paņemt visu savu pasauli, sapakot viņu, pateikt, tas tagad ir mans. Un es šito te bagāžu visu dodu uz tālāk. Ejiet un iekļušiet. Jums, kristieši, ir jāsaprot savas glābšanas cenu. Tad, kad mēs spēlējamies ar glābšanas cenu, tad mēs sev metam uz leju un mēs dodam pielaidu vēlmu. Ne jau mēs debesīs mazāk kļūsim, nu nē, mēs esam mīlēti, pieņemti, svētīgi. Bet ienaidnieks var mūs sākt bombīt un sākt mūs diskriminēt tajā jautājumā, ka tu neesi pabeigts, tu neesi kvalificēts, tu neesi ideāls, tu neesi tāds, tu neesi šitāds. Tu jūti vēl cīnies ar slimībām, tu redzi, tu vēl cīnies. Tad, kad tu sapratīsi, ka tu esi Jēzu, slimības nav vietas parādīt. Tu gribi lielo klātbūtni Dievu, saproti, ka tu esi Kristu. Es tev godu vārdu saku. Svaidības manā dzīvē izmainījās precīzi tajā dienā, kad es sapratu, ka es esmu Jēzu. Un jo es vairāk sāku domāt, ka es esmu Jēzu, jo Dievu klātbūtni un Dievu auga. Jā.
Jo vairāk es sapratu to, jo mazāk es gribēju vispār. Man pārstāja būt interesi uz to, ko mēs saucam par grēku. Nu, nav tāda grēka. Mums vienkārši jādzīvo normālu dzīvi. Ja tu esi pilnīgs idiots sabiedrībā un skaidrs, ka tiem neviens kopā negribēs būt. Ja tu esi kādam uzsits zilu acu un aizēj viņam atvainojies, nopērc viņam dāvanu. Ja tu esi kādam parādā, nu sakārto, lai Dievs tev dod gudrību, lai tev sakārtojās tās lietas. Lai nāk tik daudz naudiņas, lai tu var to izdarīt. Tāpēc, ka tu gribi būt labs, tu gribi izmainīt dzīvi. Nu pārstāj dzert. Pārstāj sist savu sievu. Pārstāj būt nenormāli greizsirdīgs. Nu, atbrīvojies. Atļauj tam, vienkārši atļaujies Dievam. Atļaujies Dievam. Atļaujies, iekrīt Jēzus rokās. Nu iekrīt viņa rokās, nu. Tu redzēsi izmaiņas. Varbūt ar pirmo reizi nesanāks. Bet tāpēc tev neviens strīpa nav pārstrīpojuši. Jēzus nestrīpo cilvēks ārā. Cilvēks strīpo, jā, to mēs zinām. Es ļoti labi atceros, ka man bija tāda krīze dzīvē, kad es saku, es esmu ticīgs 30 gadus, bet es arī esmu lietojis alkoholu savā dzīvē. Es zinu, kas tas ir. Un es zinu, ko nozīmē, ka nākošajā dienā tev atkal vajag. Un tad nākošajā dienā atkal tev vajag. Un nedod Dievs. Bet es zinu, ko nozīmē Dieva spēks, ka tu esi vienkārši vienā dienā, es tev saku, vienā dienā. Tu vienkārši ej, un tu nevari noticēt. Tu nevari ar savām acīm noticēt, ka tu negribi. Ka tev nevajag. Ka tu esi brīvs. Tev vienkārši neinteresē. Tev tā kā izslēdz. Tas ir dzīves Jēzus. Tas ir dzīves Jēzus. Jā, brauc. Tas tikai maziņš piemērs. Uz reliģijas pamata cilvēki uzsāk karus. Uz reliģijas pamata cilvēki šķir ģimenes. Uz reliģijas pamata ir tik ļoti daudz ļaunumu, un tā ir reliģija, pret kuru es šodien runāju. Un Jēzus to darīja. Ir tāds jēdziens kā Nikuštāns. Nikuštāns ir čūska, kas bija uzlikta vecajā derībā. Un Mūzes, 4. Mūzes 21.8.9. Un tas kungs sacīja Mūzum, izveido ugunīgu čūsku un uzliec to uz staba. Un ik viens, kas sakost, skatīdamies uz to, paliks dzīvs. Mīļie draugi, tagad iedomājieties tādu Dievu, kuram jūs esat uzticējuši savu sirdi. Bet es jūs sauc par draugiem. Tas ir Dievs. Tāds Dievs. Un tagad jautājums, vai tu gadījumā netici tādam Dievam? Redzi, šeit ir tā. Rakstuvieta pirms tam, kāpēc viņam vajadzēja to ugunīgo čūsku izveidot. Jūs ziniet, kāpēc. Kas jaunāki draudzē, Dievs viņiem sodījums, ja? Ir tāda, kas pareizi runāja, kas atcerās Dievvārdus. Viņš teica, jūs nedarīsiet tā, kā vajag, tad jums būs čūskas. Un čūskas jūs dzels, un jūs mirdami mirsiet. Ko tāds Dievs? Nē, nu taču Bībelē rakstīts, jālas Bībelē. Ne? Jālas Bībelē, jāzina visas vietas. Nedarīs tā kā vajag, būs tev sots. Un tad, tā kā matricā, silvā sarkanā. Un tad uztaisīs to ištukānu, ništukānu. Kā viņš tas? Nehuštānu. Ištukām, nehuštām. Uztaisīs to, un tad tie, kas savukārt ies uz turien skatīties ticībā, tad dziedinās. Bet ne visi arī tiks dziedināt, tāpēc, ka ja to nepietiks ticība, to arī noliks kārtā. Dzirdiet? Traki? Tāds Dievs, ja? Nu, pagaidām, tas ir Dievs, Mūzum teica, ja?
Un mēs pagājušais runājam, ka Jēzus atnāca konkrēti, viņš pateica farizējiem, jūs Dievu neziniet, jūs esat vēlni izdzimuši. Jēzus, tas bija vēlni. Bet Mūzes to notarptēja kā Dievu. Un mēs to nekādīgi nevaram pārbaudīt, izņemot ar svētām ar acīm, kuras mēs šodien redzam, mēs zinām, kāds ir Dievs. Ja tu zini, kāds ir Dievs, tu skatoties vecajā derībā, neredzēsi to Dievu. Tu pieņemsi tikai to, kas ir dzīves Dievs. Tāpēc es tev atbildu, vai vecajā derībā ir žēlastības vēsts ļoti daudz, bet ļoti daudz sodu. Kaut tas pats piemērs ar iešanu, ebreju iešanu apsolītā zemē. Kāpēc Jēzus saka farizējiem, kad jūs esat vēlna izdzimums? Tāpēc, kad farizēji saņēma informāciju no Toras, jeb no Mūzes. Okay? Un tāpēc, kad patiesībā, ja mēs simbolizējam čūsu, mēs zinām, ka tas ir vēlns, bet tas nav Dievs. Un faktiski, lasiet, tas ir klausieties nākošā vieta, tas ir 4. ķēniņa. 18.4. Viņš satrieca varu čūsku, ko Mūzes bija darinājis. Jo līdz pat šiem laikiem Izraēla bērni tikai bija kvēpinājuši, un viņi to bija nosaukuši par nekuštāvu. Un tas, ko Jēzus, kad viņš satikās ar farizējiem, ar rakstu mācītājiem, vēl vecajā derībā, ja viņš vēl nebija augšām cēlējis, viņš viņiem runāja. Viņš teica, jūs esiet no vēlna. Ja jūs pielūdziet vēlnu, jūs pielūdziet nekuštāvu. Tas, mēs lasām, vēlns, tas, re, kur ir sakni, kā viņš ir nācis. Mūzes tūkstnesī uzlika vēlnzīmi, vēlns ar viņu runāja, viņš viņiem draudēja. Viņš pats viņiem arī uzsūtīja čūskas. Viņš viņus pats arī atbrīvoja it kā no čūskām. Un viņa līdz Jēzus laikam nekuštām, vēl būtībā pat līdz jaunai derībai jau kur apusturi jau šancēja. Te būs. Viņa vilka līdz to nekuštānu un viņam ziedoja, un tur arī radās īstenībā Dāvida zvaigzne. Es zinu, tas izklausās diezgan traki visiem tiem, kas ar maniem kopā ir bijuši vecajā skolā. Bet, mīļie draugi, mums ir Jēzus. Mums ir Jēzus. Tāpēc, kad jūs runājat vai lasiet kaut ko par veco derību, par farizējiem, tāpat situācija Nikodēmu, Jāņa. Jums ir jāsaprot backgrounds, kāpēc Jēzus runāja ar viņiem šādā kontekstā, ja viņš zināja, ko viņš runāja. Viņš zināja, ka vēl joprojām pilsētā Rīga Kurciemā ir templis uzcelts, un vēl joprojām visi pielūdz to varu čūsku, to dēmonu. Viņi jau nepielūdz dzīvu Dievu. Viņi pielūdza nekuštāvu. Jūs saprotiet? Ticot un cerot, ka viņi paskatīsies uz viņu, un viņš svētīs viņus finansiāli, dos veselību, ģimeni un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc Jēzus viņam saka, Nikodēm, ka man ir jābūt cilvēku dēlam, ka viņam ir jābūt tā kā nekuštām uzsistam krustā. Tā kā jaunam piemēram. Tāpēc viņš viņam skaidro. Jo tas zināja tikai to nekuštām. Viņš saka, tāpēc ir jābūt uzliktam, lai būtu šī atbrīvošana, lai tu redzētu, tā kā tavs piemērs. Tā kā tu zini, kas ir Jāņi vai līgo. Tāpēc man kā līgo upurim jāsasien siers un jāielē aliņas. Es tādu piemēru iedevu, bet tieši tādā kontekstā Jēzus runāja ar Nikodēmu. Dzirdiet mani? Jāņa 3.14.15. Un kā Mūzes paaugstināja čūsku tūkstnesī, tāpat arī cilvēku dēlam ir jātop paaugstinātam, lai ik viens, kas viņam tic, iemantotu mūžīgo dzīvību. Ja?
Tas nav, mēs nepareizi to traktējam. Mēs domājam, ka tas ir vienlīdzīgs. Tas, ko es jums teicu sākumā. Velns nekad nav bijis līdzvērtīgs Jēzum. Tas ir piemērs. Viņš runā viņa pasaules uztverē. Viņi saprot, par ko iet runa. Jo nav nekas jauns vēl bijis. Viss ir vecais. Vēl joprojām ir vecā derība. Vēl viss notiek viņu sarunas laikā. Tāpēc, ja es jums saka, citādi, un Mūzes paaugstināt jūs tūkstnesī tā padarīt cilvēku dēlu, jāto paaugstināt. Lūdzu, lai jūs viņu redzētu, lai viņu saprastu, ja jums ir mindsets, jūs saprotiet, ka kāds parājās, tad tas ir jāredz, mums ir tāda vēsture. Jūs viņu skatīsties, un tā es domāju, tieši tāpat Jēzum ir jābūt kalpurim. Esiet tuvāk. Esiet tuvāk. Nopietni. Šitik? Mateja 7.11. Tādēļ, ka jūs ļauni būdami, protat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs debesīs dos jums labas lietas. Tiem, kas viņu lūdz. Vēl nav beigts, esam ļoti tuvu. Atcerieties pagājušo dievkalpojumu. Kas bija ar mannā? Mannā vēl nenāca pa degunu. Mannā nāca bišķiņ mannā, un tad bija bērni lūdza tēvam. Mums mannā jāatnāk jums bērni, kam ir. Apniktas saldējums katru dienu, un gribas arī burgeri. Un tu viņam, tu burgeri gribi? Es tev tūlīt tādu burgeri iedošu, ka tev pausīm nāks burgeris tādā pacīm un par degunu. Tas ir tieši tas, ko viņš pateica Izrēlam. Viņš teica, jūs gaļu gribiet? Es jums uztaisīšu gaļu. Tas ir rakstos. No nāsīm nāks jums gaļa ārā. Tāds bija tas Dievs labais, ja? Kā Mūzes ticēja. Bet Jēzus saka, ka nē, ka Dievs, kuru es jums sludinu, tagad, saprotiet, ko jūs noliekiet augstāk? Atcerieties, mums ir Ādams, mums ir Jēzus. Un mums ir džeki, kas šeptējās, Izraels. Teiksim tā. Visi zina, ka Izraeli māk šeptēties. Ok, sajuka viņiem. Nav jau nosodījumi par. Mūzes arī debesīs, viss kārtībā, mēs viņu satiksim, mums viņš ir jāga, mēs viņu godājam, mēs viņu mīlam, bet sajuka. Dāvidam nesajuka? Kā viņu vispār Dievs varēja pateikt, šis ir vīrs pēc manas sirds? Tikai tāpēc, ka, redziet, viņam sagribējās jaunas attiecības, Džeks aizsūtīja savu karavīru, uzticamu komandas biedru dzīvā nāvā. Tas ir cilvēks pēc Dieva sirds? Nopietni. Rīgā uz ielas būtu dabūt pa degunu. No Roma. Jūs saprotiet, es mētājos ar tādiem, kaut kādiem tādiem piemēriem. Bet tas nevar, tas tā nes, tas ir savāk. Tādēļ, ka jūs ļauni būdami. Kāpēc viņš sauc viņu? Viņš runā atkal ar ebrejiem, piedodiet. Ne ar mums. Viņš atkal viņš ļauni būdami. Kāpēc ļauni? Tāpēc, ka viņi īstenībā tic ištukāni. Kā viņi var nebūt ļauni? Jūs ziniet vecā derībā, cik katrs no viņiem uzsāka karadarbības. Es jums pagājušais stāstīju, cik Samuēls bija garīgs. Cik Samuēls bija garīgs, lai nogalinātu iekarotās teritorijas visus cilvēkus. Bērnus. Nē, tās tēmas ir smagas. Un ja nebūtu Jēzus, mēs būtu nojūgušies. Tāpēc, kad Jēzus īstenībā viņš pateica, ar jums kaut kas nav kārtībā. Jūsu tādas mindsets, viņš nestrādā, jūs esat no ļaunuma. Kāpēc viņš nesaka? Jūs svētītāji, debesu valstības nācija, ebreji. Nav tāda. Tas ir mēs, mums patīk Havana Gilu dziedāt. Es esmu čorčā stāvējis un piedod, tu zini, es spēlēju nevis saksofonu. Un es arī esmu darījis to baznīcā. Un kad katru reizi dievkalpojumā stāvēs, es domāju, nedod Dievs, ka šodien būs Havana Gilu jāspēlē. Visa baznīca, taču neviena, visi saprot, kad nemākam dejot, nesaprotam, ko daram, bet jāspēlē.
Piedod. Un tajā brīdī tu saproti, ka tu esi bišķi muļķis. Tu dari tieši precīzi to, ko tu negribi darīt. Bet tāpēc, ka visi dara, tu to dari. Arī, vai ne, reliģija, ko dari, kā viņam reliģija. Un kaut kādā brīdī jau tu esi noticējis tam, ka tu jau to vajag darīt. Arī tā ir, vai ne, tu jau svēri. Lūk, neiesim tajā zonā, tāpēc, kad es tiešām gribu izteikt varbūt godu cīņu katram mācītam, katram cilvēkam, kurš ir veltījis manā dzīvē, tavā dzīvē, savu laiku. Nu, nevar nerespektēt. Tavu līderi. Nu, gājs varbūt ir visādi. Arī viņi ir cilvēki. Viņi ir Dāvidi, viņi ir Mozi. Piedodiet, viņi ir Ābrahāmi. Tu paņem savu miesīgu dēlu un tu līdz galvinās nost. Un paldies Dievu, ka Dievs iejaucās un apturēja viņu. Saprotiet? Šodien mēs dzīvojam jaunā derībā. Šodien mums ir Jēzus. Mums nav jādara kādas kļūdas. Mēs to nemaz izdarīt nevaram. Mums ir kļūst šeit ļauna, tāpēc, ka jūs zināt, ka viņi ir ļauna. Es jums šodien mēģināju nedaudz vairāk izstāstīt ļaunumu vēsturi. Ja? Viņš ir cik daudz vairāk jūsu tēvs debesīs dos labas lietas tiem, kas viņu lūdz. Un te viņš runā vēl ar vecās derības cilvēkiem. Viņš vēl nav jaunajā derībā, viņš vēl nav augšām cēlās. Jēzus. Šitā ir rakstu vieta, kas vēl ir tur, aiz līnijas. Galatiešiem 4.5. Tad arī mēs, būdami bērni, bijām pakļauti pasaules pamatprincipiem. Bet, kad laiks bija piepildīts, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sievietes, padotu bauslībai, lai izpirktu tos, atkal pagātnes formu, izdarīts. Nav nekur tevi jāpērk vairāk. Kas bija zem bauslības, tu man šodien saki, ka es grēcīgs, es tev jautāšu, zem kā tu esi, zem LSD vai zem zāles. Nesapratāt, jo labi. Okay. Es jums prasīšu, vai jūs esat zem bauslības, tad atbildiet man pēc bauslības. Tu gribi būt grēcīgs, tu gribi būt mācīt cits cilvēks, es tev jautāšu, tad atbildi man pēc bauslības. Ja zem likuma, tad zem likuma. Kā saka, juridiski arī, vai pēc sirds, vai pēc gara, vai pēc burta. Aiziet. Tur ir tas points. Tu jau pats sevi. Tas ir tā vieta, raksta vieta, ka tie, kas nepieņem, viņi sevi jau ir sodījuši. Ko sodījuši līdz krustam, Jēzus saka, tie, kas ticēs, neticēs. Kas ticēs, kas neticēs? Ebreji, tie, kas vēl nav līdz krustam nonākuši. Tur ir tas gaps, vēl ir tie pāris tie mēneši, es nezinu, tur līdz tam notikumam. Ja? Viņš saka, tu jau sevi esi nosodījis. Kāpēc tu sevi nosodīji? Tāpēc, ka tu esi bauslībā. Tu sevi pats sodi. Šodien pilns ielas ar cilvēkiem, kurus vēlns ir apmānījis un kuri sevi soda. Un vēl trakāk tās ir baznīcas, kas ir pilns cilvēkiem, kuri sevi soda, viņi netiek uz priekšu. It kā Jēzus neko nebūtu darījis. Un izpirkt tos, kas bija zem bauslības, un lai mēs saņemtu ko? Baigi svarīgi. Bērnības tiesības. Tātad ir vajadzīgs mantojums, lai tu saņemtu mantojumu, tev vajadzīgs ir bērnības tiesības. Mēs esam pavisam tuvu jau beigām. Ja? Ļoti svarīgi. Tev ir jāsaņem šīs bērnības tiesības, ja jūs saņems, tev viņas ir jāsaņem uz ko sirdī. Tajā vietā tev ir risinājums. Tajā vietā ir tas risinājums. Tu vari nodzīvot visu mūžu un justies vainīgs. Bet es gribētu, lai tu nāc šī draudzē. Un šī draudzē, ka tu nāc iekšā, tad tu no viņas arī izej ārā. Un ja tu izies no viņas ārā normāls cilvēks, es būšu visu izdarījis. Man nevajag, lai tu te sēdi visu mūžu. Man, protams, gribētos, un, protams, kad es priecāšos un sēdēšu ar tevi visu mūžu. Bet mans uzdevums ir labāk, lai tu ej pa pasauli vienkārši nesies un lai tev viss notiek. Par to mums vajadzētu panākt. Un es gribētu, lai tu nāc uz šo draudzi un lai tev ir ko pateikt, ka manā dzīvē ir izmaiņas. Es redzu izmaiņas. Manā dzīvē kaut kas notika, manu cilvēku dzīvē kaut kas ir noticis. Varbūt tu pat nevari izskaidrot. Bet tas var būt. Tāpēc, ka tu esi šī gara nesējs. Tu esi reformācijas cilvēks. Jo tu esi atnācis šeit, tu esi reformācijas cilvēks. Nav cita varianta. Mēs neesam tā kā visi citi. Okay? Jūsos ir dzīvības gars. Jūsos ir svaidījums. Tagad es jūtu, ka viņš aktivizējas šī brīdī telpā. Es to burtiski sajūtu.
Tā ir jūsu konsistence, jūs nemaz nevariet no tā aizbēgt. Svētais gars, tas ir viņa sapnis. Mēs runājām Bībeles skolā, tik daudz izpausmes, tik daudz gāds ģenerāls un visu, ko mēs mācāmies, un viss baigi forši. Mēs to ņemam. Mēs baidamies no tā? Da nē. Es teicu, būtu kā par manu, tādā teikt, bet es teicu, kad šeit, šī draudzē, jūs redzēsiet visu kaut ko. Jā, jūs redzēsiet dažādas mācītājs, jūs redzēsiet dažādas praviešus, un vieni jums patiks, un citi jums nepatiks. Bet galvenais, tie kaut vai lidos elevēsiet, jūs te, un teikt, staigāsiet pa gaisu. Es to nerudīšanos. Tā ir man norma svētumā. Nu nav, nu nebūs. Ja mums būs izpausmes, mums viņas būs. Ja jūs runāsiet mēlēs, jūs to darīsiet. Ja jūs atvērsiet akliem acis, jūs to darīsiet. Un punkts. Un mēs nespēlēsim, mēs neflirtēsim ar grēku, mēs neflirtēsim ar likumu, jo tas ir grēks. Likums ir grēks. Tā ir nāve, ko mums nevajag. Mēs paliekam gaismā. Jo mūsu tēvs ir labs, un tas ir tas, ko viņš mums dod. Tas ir tas, ko viņš reprezentē. Es aicinu jūs reprezentēt to šī pasaulē. Īstenībā visu. Paldies, ka tēvs. Ja ko Pāvils saka garīgās dzemdības, viņš saka Galatiešiem 4.19, viņš saka, mani bērni, par kuriem es atkal cieši dzemdības sāpes, līdz Kristus ir pilnībā izveidojis jūs. Reliģioza vīdi pateiks, ka jums ir jāizveido garīgi. Tas ir savādāk. Viņš saka, ja es darbu pabeidzu, bet es jūs mācu. Un es saku, tās ir sirds dvēr, tas ir siltums. Jo ļoti labi, ir cilvēks, kur tu runā, viņš neviena ausā. Viņš negrib nemaz dzirdēt kaut mums. Netēr enerģiju. Es tev aicinu ej tālāk. Ir miljoniem citi cilvēki, kuriem vajag kaut ko saka. Es pa sevi nerunāju. Par tevīm es runāju, par tevīm es runāju. Ir tūkstošiem citi cilvēki, kuriem tevi vajag. Nopietni, tu esi ļoti svarīgs. Jo virtuāli mēs varam runāt, ka jā, Dievs kaut kad nāks, mums būs Jēzus otrā atnākšana, pasaules gals kaut kad būs, tas ir otra bedrē, ja, mēs baidamies no pasaules galu. Tad mums vairāk nav neko jēga būvēt. Ne mums ir jāiet uz skolu, ne mums ir bērni jādzemdē, ne mums ģimeni jāveido, ne mums ir savu pilsētu nerūp vairāk, mums nekas nav vajadzīgs, mēs esam šaļaus vienkārši, mēs laižam pa pasauli tā kā gribam. Bet mēs varam mainīt šo pasauli, mēs varam kaut ko darīt. Tā ir mūsu pasaule. Viņi pieder mums. Mēs esam līdzmantinieki, kas tikko lasīja. Tā ir svarīgi. Daudz varam izdarīt. Un jums ir cilvēki, kas jūs dzirdēs. Es nezinu, kādās darba vietās jūs visi esiet. Man te viens bloks tāds konkrētais. Mīļie cilvēki, jums ir cilvēki, kas jūs dzirdēs. Tāds ir personības, kurām vajag. Un visticamāk, ka visgrūtākos brīžos viņam vajag jūs to. Vienu vārdu, viens vārds. Vienreiz varbūt tā ir silta roka vienkārši uz galvas, vecīt nomierinamies. Halleluja. Jā. Korintiešiem 4.14.1. 1. Korintiešiem. Es jums to nerakstu, lai jūs apkalnotu, bet gan, lai jūs pamācītu kā savus mīļos bērnus. Lai gan jūs būtu 1000 audzinājuši Kristu. Jums nav daudz tēvu, jo es esmu dzemdinājis jūs Kristu Jēzu. To remaņēlu. Nu ne jau Pāpustulis Pāvils dzemdināja kaut ko Kristu Jēzu. Nē, tas teksts ir savādāk. Viņš vienkārši liek cilvēkus iekšā. Viņš aicina tevi likt cilvēkus iekšā. Viņš aicina veidot tavu traibu. Veidot savu traibu. Reliģiozā vidē veido sistēmas, šūniņas, draudzes, labels, brandus, ja? Nekas jau slikts tajā nav, ja tas ir ar Dievu. Ja? Bet tas nav pēc sirds. Pēc sirds ir savādāk. Pēc sirds ir tā, ka es tevi mīlu, jo savādāk nevar. Es sūtu savu dēlu, jo savādāk nevar. Es tevi esmu izvēlējis, jo savādāk nevar. Es nāku tev palīdzēt, jo es savādāk nevar. Man ir iekšā, mans prāks, es gribu vienkārši tev saķert, es gribu tev redzēt, es gribu kā tev iet, es gribu, lai tu esi vesels, es savādāk nevaru. Man agrāk bija viena auga, bet tagad man vairs nav viena auga. Es pats ar ziedoju no visām lietām, ko es varētu pieskarties.
Domāju, mēs tiešām, mēs pašā sākumā, jo mēs ar sievu, mēs pateicam, šī draudzes nav biznesa. Bet ir draudzes, kuras ir biznesa. Mēs tādu negribam būt. Bet vai tev ir jāziedo, vai tev tas ir jādara? Tevis pēc, jā. Bet mēs, piemēram, darām, tāpēc, ka mēs savādāk nevaram. Mēs nevaram vienkārši savādāk. Mums tas, jā, mēs gribam, mums ir cilvēki, mums patīk, mēs zinām, ir cilvēki, kuriem vajag, mēs noskaidrojam klusiņām, kas kam vajadzīgs, prom. Un godīgi sakot, baigi forši kreisā roku, nezinu, ko labāk citreiz dara. Tā kā es jūs aicinu būt par dievbērniem, es aicinu jūs par būt royalty, es aicinu jūs par no augšas. Tikai no augšas, nekad neiet arī pie Dieva no augšas. Čau, lai tev labi iet, tiekamies. Es gribu aizlūgt ar jums, un es gribētu, lai jūs tagad apkopojat visu, ko mēs šodien runājam, lai jūs izejat cauri savai sirdī, vai bausas nav jūsos iezadzies, vai ištukās nav jūsos palicis, vai jūs esat glābt savā sirdī, vai jūs nemeklējiet vēl ceļu glābties. Ja? Es zinu, ka jūs ne. Paliekiet tur un izmetiet ārā visu lieko vienkārši. Jā, tā ir. Un mēs iesim tālāk. Tiem, kas filmē, kas mūs skatās, draugi, paldies, ka jūs filmējāt, un es saku paldies tiem cilvēkiem, kas mūs noskatījās. Es ticu, ka Dievu klābūtne šo te runāju uz tevi. Es ticu, ka šis dievkalpojums var nostrādāt tavā dzīvē. Kaut vai 3 sekundes paņem sev un dalies tālāk. Paliec uzvarā, nepadodies. Mēs tev gaidīsim atpakaļ sestdienu. Nākamo vai pēc 2 nedēļām vai pēc 3. Es svētīts savā nedēļā, esi kā uzvarētājs uz priekšu. Atceries, ka žēlstības evaņģēlis ir pats spēcīgākais, jo tur ir viss, gan veselība, gan labklājība, gan gudrība, gan tevišķība. Jēzus kopā ar Tēvu skatās uz tevīm, lai tevi apkalpo, jo viņš tevi saprot. Viņš zina, kas tu tāds esi. Viņš zina, kas tu tāds esi. Viņš zina, kur tu esi. Viņš zina, kā tu esi. Viņš ir. Viņš zina. Un viņš ir ar tevi. Viņš ir ar tevīm blakām. Es svētīts, mēs slēdzamies nost, jā.